Tā, labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi, kas ir klātienē un kas šobrīd arī pieslēgušas attālināti. Paldies par iespēju. Ko? Ivete, jā. Jā, paldies par iespēju mums tiem, kas ir pieslēgties attālināti. Paldies visiem tiem, kas palika līdz komitejas sēdes beigām. Šobrīd tā tad ārkārtas domas sēde divi jautājumi, tāpēc šis paliek, ārkārtas domas sēde paliek jautājums par darba kārtību. Kolēģi, tad es aicinātu arī ķerties pie pirmā darba kārtības jautājuma par finansējumu Interreg programmas apstiprinātajām projektām Militārais mantojums 2. Santa? Santa mums noprezentēs, lūdzu, Santa. Santa. Jā, labdien! Lūdzu un aicinu lemt par labu šim te lēmumam, jo 2022. gadā mūs uzrunāja kā pašvaldību Latgales turisma asociācija ar iespēju visām Latgales pašvaldībām piedalīties Interreg projektā, kas ir militārais mantojums otrā projekta daļa. Un pirmā bija ļoti arī veiksmīga, un par militāro mantojumu kā turisma maršrutu ir izskanējis jau plaši, un ņemot vērā, ka tajā laikā mēs attīstījām arī Stompaku purvu ar visu vēsturisko šo te stāstu, tad arī likās, ka šī ideja varētu būt saistoša mums, jo ieguldot infrastruktūrā ir svarīgi arī viņu popularizēt. Un esam saņēmuši patīkamu vēstuli no asociācijas pirms nedēļas, kad šis projekts, Latvijas-Lietuvas pārobežu projekts, ir apstiprināts, un arī visas Latgales pašvaldības ir partneri, ko koordinē Turisma asociācija. Un kas ir saistošs mums? Tātad mēs arī esam iekļauti gan infrastruktūras aktivitātē, gan arī popularizēšanā, gan maršrutā. Tātad ir paredzēts Viļakas muzejā izveidot multimēdiju stendu muzeja telpās ar saturu par nacionālajiem partizāniem. Tātad šo te Stompaku stāstu atdzīvināt un dot vēl plašāku ieskatu. Audiogide izstrāde, tad arī balvu noda objektu iekļaušana starptautiskā maršrutā, kas ir militārais mantojums. Šis ir maršruts, arī reklāmā 2 gadu laikā par šiem te objektiem, un arī apmācības uzņēmējiem par turisma produktu veidošanu, pārdošanu, sadarbību un tam līdzīgi. Un kas tad ir varbūt šī te saistība no mūsu puses? No mūsu puses saistība ir tieši šī te projekta finansiālā puse, tātad 20% ir līdzfinansējums, jeb 4630 eiro, un 80% ir priekšfinansējums, 18520 eiro, kurus tad mēs saņemsim atpakaļ, tad, kad noslēgsies projekts, un projekts realizējas 2 gadu laikā. Un 24. gadā no pašvaldības ir nepieciešami 16500 eiro, kā priekšfinansējums un līdzfinansējums kopā, un 25. gadā 6650 eiro. Tad, jā, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, ir arī Mārīta pieslēgusies, kas var pakomentēt vairāk, ja ir kāds jautājums. Paldies, Santai. Kolēģi. Jautājumu nav. Paldies. Aicinātu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Jā, es nenosaucu, kas piedalās, bet tad tulīt arī nosaukšu, jā. Tad es slēdzam balsojumu. Tātad šobrīd ārkārtas domas sēdē piedalās 11 deputāti un ir sekojošs balsojums. Tātad par 11, pret nav, atturas nav un nepiedalās 4.
Domas sēdē piedalās Iveta Rakieviča, balsojums par, Aldis Bukša, balsojums par, Ruta Cibolē, balsojums par, Marija Duļbinska, balsojums par, Sandra Kaptēne, balsojums par, Sandra Kinzeļa, balsojums par, Anita Koreviča, balsojums par, Sergejs Maksimovs, balsojums par, Aija Mežē, balsojums par, Svetlana Palovska nepiedalās ārkārtas domas sēdē. Aigars Pušpurs nepiedalās ārkārtas domas sēdē, un Salmanis par, Imants Lešāns par, Jānis Trupaunieks nepiedalās domas Jānis sēdē. Trabalnieks piedalās, bet man neparādījās balsojums. Nē, labi, Jāni, Jā. paldies, tad Jāni, tad 12 par, un Jānis Vansāns ir nepiedalās šajā sēdē. Paldies, Jāni, tad tūlīt meklēsim, kur. Tad 12 par, pēc nav, atturās nav. Un 4. Jā, un tad nē, un tad 3 nepiedalās sēdē. Paldies. Nākošais jautājums ir par akciju sabiedrību Bauenerģija jaunās emisiju akciju iegādi un ziņo mums Daina Tutiņa. Lūdzu, Daina. Jā, paldies. Ir sagatavots lēmuma projekts par akciju sabiedrības Balvu enerģijā jaunās emisijas akciju iegādi, un varbūt kāpēc ir šāds lēmums un kāpēc tieši ir jālem un jāiegādājās. Pirmsākumi ir meklējami jau 2019. gadā vai pat arī 18. gadā, kad Balvu novada pašvaldībai bija piedāvājums, arī piekrita realizēt projektu industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā. Un tas ir konkrēti, ja runā, tad bijušā gaļas kombināta teritorija, un šajā projektā uzņēmumu vajadzībām tika uzbūvēta katlu māja un arī siltumtrases. Kā to arī apliecina, šis te arī bija nosacījums no projekta puses, ka jābūt šim te sadarbības līgumam ar pakalpojuma sniedzēju, kas pēc tam šo te katlu māju apkalpos un nodrošinās pakalpojumu. Tad arī starp Balvu novada pašvaldību un akciju sabiedrību Balvu enerģija tika noslēgts sadarbības līgums 2019. gada 28. maijā, kur arī attiecīgi tad arī tika noteikts, ka šīm iepriekš minētā projekta ietveros tad arī izbūvēto un eksploatācijā nodoto siltumapgādes infrastruktūru jāiegulda sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja akciju sabiedrības Balvu enerģija pamatkapitālā, atbilstoši likumdošanai. Jā, un arī šis sadarbības līgums paredz, ka Balvu enerģija apņēmās nodrošināt projekta rezultātā izveidotās siltumapgādes infrastruktūras apsaimniekošanu un uzturēšanu pēc tās ieguldīšanas pamatkapitālā. Projekts tika realizēts un arī jau 2022. gadā arī tika pieņemts šis lēmums par nodošanu katlu mājas, taču, lai virzītos uz to, visu to nosaka arī likumdošana. Pirmkārt jau arī komerc likums, gan arī publiskās personas mantas atsavināšanas likums ir veikts šis novērtējums šai katlu mājai un arī komunikācijām. Un tad arī iziets viss šis process, kas prasās arī no akciju sabiedrības Balvu enerģijas puses. Tas ir gan šis akcionāru lēmums, ka izsludina šo akciju emisiju, gan arī nosakot to, ka arī šīs akcijas var iegādāties, kā zināms, ir 2 īpašnieki šobrīd, gan neliela daļa ir Santex, gan arī lielākā daļa tā ir Balvu novada pašvaldībai. Un tad šodien arī bija šī akcionāru kopsapulce, kur tika nolemts izsludināt šo akciju emisiju, piedāvājot iegādāties akcijas. Jā, arī paredzot to, ka ir pirmtiesības uz šīm akcijām un arī, ka var materiālā veidā norēķināties. Tas nozīmē nevis naudā, bet ieguldot šo katlu māju. Pašvaldības aģentūra Santex ir atteikusies ieguldīt, iegādāties šīs akcijas. Tas nozīmē, bet viņi nepērk viņas.
Taču tā kā mums ir nepieciešams līdz galam, lai izpildītu arī visas projekta saistības, lai arī saņemtu atlikušo finansējumu, jo tikai veicot šo te soli ieguldot katlu māju, tad arī te ir realizēts projekts un arī saņem no CFLA šo te finansējumu atlikušo. Tā kā tas ir, tāpēc arī esam tikuši līdz šim lēmumam un aicinājums arī balsot, un ka mēs iegādājamies kā Balvu novada pašvaldība akciju sabiedrības Balvu enerģija šīs te akcijas. Ir uzskaitīts arī, cik viņas kādā vērtībā, tas ir atbilstoši novērtējumam, un tad arī, kā bija arī piedāvājumā, neiegādāties jaunās emitētās 15 vārda akcijas, kas apmaksājamas naudā, gan arī neizmantot pirmtiesības un neiegādāties 540 akcijas, kas bija tā kā arī piedāvātas Santeksam. Tā kā, varbūt, diemžēl tāda ir tā likumdošana akciju sabiedrības būtība, lai tiktu līdz ieguldījumam pamatkapitālā, tad šāds ceļš ir ejams bijis. Jo tad, ja ir šis te lēmums par iegādi, tad tālāk var arī uzņēmumu reģistrēt, tad tālāk arī reģistrēt šīs akcijas un attiecīgi pamatkapitālu palielināt. Un projekts tad arī attiecīgi būs realizēts, kā bija paredzēts, kā bija Balvu novada pašvaldība saistībās arī apņēmusies. Gādāt nenopirktajām akcijām, tad Tad vienkārši palielinās pamatkapitālu. tikai par to, ko mēs iegādāsimies, jā. Un mēs apmaksājam viņas tā kā nevis naudā, bet Man tā. man tā. Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi. Tad jautājumu priekšlikumā lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu jūs atbalstīt. Jā, balsojumu slēdzam. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumi nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Ar šo arī kārkārtu domas sēdi slēdzam. Paldies, kolēģi, par darbu. Paldies visiem arī, kas skatījās un pieslēdzas mums attālināti.